Pametot dziļāk, pārciet par to cīnīties. Un Ripa cīņā. Jānis Rāzs tiek pie Ripas, tos dēlam, dēls medīs. Nē, Ripa līdz dēlam nenonāc. Kur Ripa ir? Backhandiņā. Pēters backhandiņā uzmet. Un tur ir kāds ar Ripu, tas Jānis Staļuns ir ar Ripu. Cīņā labi pie bortiem. Jā, joprojām notur Ripa. Jānis Staļuns pie Ripas. Un te labi, Aivis Lemešs met vārtiem. Vārti! Vārti! Aivis Lemešs no Jānis Staļuna piespēlēs gūst pirmos vārdus Patriotu komandas labā. Rezultāts 1-0. Rezultāts tiek atklāts. Tieši tā, man te būs jāpasās. Tā. Nu ko, Aivis Lemešs, apsveicam ar pirmiem vārtu gūmu Patriotu rindās. Apsveicam Aivi. Un pārtver Ripu Butkeviču. Kurš varētu būt garākais cilvēks šodien laukumā. Un Patriks Švinku ir pie Ripas, iet pa labo maliešā. Backhandiņā! Vārti! Banka! Patriks Švinka backhandiņā principā izskatījās jau no nulles leņķa. Bet ir vārti! Jā, Patriks Švinka, numur 11 gūst vārtus. Līdz ar to rezultāts ir 0-2 viesu labā. Un Jānis Staļuns ir ar Ripu. Jānis Staļuns dod zoku maltī. Pēters Rāzna. Pēters Rāzna ievelk Ripu zonā. Pēters izpildīja metienu. Vārti! Acīm redzot, Pēterīts arī iemetā. Piedod, Pēterīt, kas tev pa Pēterīt sauc, vienkārši es tās laiku daru. Kādi mīļvārdiņi. Nu ko, apsveicam. Numur 4, Pēteris Rāzna gūst vārtus. Cit par Pēteru Rāznu, viņš jau pagājušajā sezonā spēlēja E9 divīzijā. Bija viens no rezultīvākiem, nu, nācās izspiest viņu. Zaugšu. Izskatījās, metiens bija un trāpīja pa mainieku kādu, un tad tur kaut kas uzlidoja tā Ripa kaut kā gaisā. Jā, nu, Ripa apmet tādu kūleni un atrada ceļu vārtos. Līdz ar to rezultāts ir 5-3. Un tās būs vai nu 2 minūtes, vai arī mazāk. 69-91. Un ko iemetiens seko tieši Patriotu aizsardzības zonā? Mainieki uzvar ar Ripu, Bervalds, Šķeļ un vārti! Vārti, jā, un vārti ļoti ātrs vairākums. Un numur 53 Jānis Bervalds gūst vārtus vairākumā. Un tam bija nepieciešams tikai 8 sekundes, lai realizētu vairākumu. Jā, nu ko, jā, apsveicam Patriots ar uzvaru. Protams, sakām paldies mājiniekiem par ļoti labu spēli. Hokejs bija ļoti aizraujošs abu komandu izpildījumā. Tagad vēl sagaidīsim labākos spēlētājus. Viesiem, protams, būs Gustavs Švinka. Jā, Gustavs Švinka vārdsargs numur 31, ir spēles labākais spēlētājs. Un mainiekiem ir Laima Elizabete Lukaševičā. Jā, Laima malacis, Laima tas gan izvēs atraumējās, bet Laima ir pilītājs, Laima cīnījās. Pavisam īsti atgriezos nelielā. Par cik Patriotiem ir pirmā uzvara, tad viņi šogad var izpildīt savu Patriotu uzvaras, tā teikt, lecienu vārtos. Apsveicam ar to. Viss, čau tā. Čau! Čau visiem, te Gustavs, šodien Zvaročiks, Patriotu 1 sastāvā, E6. Par nedaudz par šodienas spēli. Bija grūti. Otrā spēle šo komandu pēc kārtas. Pirmo zaudējām, tagad pacēlām, rezultāti 3-1. Pirmais periods no mūsu puses super, ļoti labi cīnījāmies pretī. Rezultāts nemaldos bija 2-0 vai kaut kas tam līdzīgs. Nē, 1-0.
un Džeki nokapāja. Bija momenti, smuki ielikām, bet tāpat L&L arī ļoti pašaizliedzīgi spēlēja. Un bija arī viņiem momenti bīstami, bet mēs noturējāmies. Vienā nenoturējāmies smuki. Iedeva no zilās iešķīla virs plēciņa vai devenē. Nezinu, tas nav svarīgi, bet jebkurā gadījumā super spēle. Paldies Patriotiem, paldies faniem visiem un Saroja 3 punkti.